redzēt dzeltenu jakas uzvilcis, tāpēc, ka rudens ārā un arī dzeltenas lapas. Šodien es gribu pastāstīt par ļoti labu ziemeļu skandināvu tipu ziemas riepu Yokohama IG60. Kuri nezina, šī riepa nāk no Japānas, tātad Japāņu tehnoloģijas, tāpat kā Bridgestonam, Toyo un Falconam. Tātad šīs riepas ir ar Japāņu augstākās tehnoloģijas izstrādājumus, zinātniski pilnveidotas. Tā, par Yokohamu gribu pastāstīt par to uzbūvi, par tās efektivitāti un plusiem un mīnusiem. Pirmie, sāksim ar plusiem. Tātad šī riepa mīkstā sastāvā ar asām katīm, kur šeit jūs arī redzat, asās kants palīdzēs jums noturēties labāk līkumos, tātad neslīdēs mašīnas aizmugurē, asāk pagriežot līkumā. Tas ir visbiežāk sastopamais izslīdēšanas variants, kad aizmuguri izslīd. Un tad jau ir grūti mašīnas valdīt. Tātad garana virziena, joslas palīdz jums labāk vadīt mašīnu. Tātad šie kubiki ir atkal izvietoti ļoti pamīši, katrs savā veidā, katrs savā izmērā, lai neradītu troksni un lai radītu lielāku saķeres lauku dažādākos apstākļos, jo mūsu ceļi ir mainīgi, mašīnas virziens ir mainīgs un līdz ar to lameļu leņķi ir dažādākos veidos sagriezti, lai maksimālā saķere būtu uz ledus, uz sniega un arī, protams, uz asfalta. Tātad šie visi plusi priekš, kā jau teicu, augstākam laikam. Šī riepas sastāvs ir ļoti augsts kvalitātes gumija, kas nesasalst pat pie -25 grādiem. Turpretī kaut kāda Eiropas tipa ražotāji ar cietāku sastāvu noteikti šeit izkritīs, jo viņam gumija noteikti paliek cietāka. Tātad vēlreiz atgādināšu, tieši tā asimetriskais protektors ir izveidots tā, lai ļoti labi arī attīrītos, būtu klusāka un labāka saķere, tātad saķeres lauks dažādākos veidos mašīnai esot kustībā. Yokohamas varbūt vienīgais mīnus tāds ir mīkstā sastāvā. Tieši šādiem laikapstākļiem, kāda ārā ir tagad, viņi noteikti mazliet ir kā gumīgāka, gumija mīkstāka. Tas nozīmē, ka nevarētu braukt tik sportiski plus grādos. Jāievēro piesardzība. Piesardzība tātad uz līkumiem, asāk iegriežot. Reakcijas laiks, protams, uz stūri ir mazliet, kā saka, ilgāks nekā, pieņemsim, 10 grādā ārā vasaras riepai. Protams, zem 7 grādiem plusā šī riepa jau būs labāka par vasaras riepu. Un atceramies, ka vienmēr naktīs, rītos temperatūras ir tuvu nulē, tad šī riepa jau veiks krietni labāk funkcijas nekā jūsu vasaras riepa. Tad Yokohama, Japāņu tehnoloģijas arī ražot Japānā nav pat taisnām no Japānas, kā mums, un ir nolika vēl pieejams ļoti plašā klāstā. Ir vēl pieejams Yokohama IG53, kas ir vēl jaunāks modelis par šo. Bet šī IG60 ir super cenas. Tātad, ja mēs skatāmies no premium kvalitātes, šis ir ļoti pietuvināts premium kvalitātei par cenu, ko kurš atļauties Yokohama. Tā ir šī.